Aizvakar vakarā pēc Latvijas laika līdz ar virkni citu jaunumu Apple nāca klajā arī ar jaunāko mobilās operētāja sistēmas iOS versiju, kas pie gala lietotājiem nonāks rudenī. Šeit mums ir iPhone 5, uz kura ir uzinstalēta iOS 7 beta. Mēģināsim nedaudz sīkāk pastāstīt un parādīt jaunu operētāja sistēmu. Tātad pirmās izmaiņas redzam jau slēgekrānā. Apakšā bultiņa un slide to unlock, kas liek domāt, ka telefonu iespējams atbloķēt šādi, bet patiesībā telefons atbloķējas tāpat kā iepriekš, pavelkot pa labi. Bultiņa ir tāpēc, lai varētu atvērt jauno kontrolu centru, kas vienā ziņā ir ļoti ērts risinājums, otrā ziņā daudziem varētu šķist, ka Apple to ir aizņēmušies no Android. Redzam, varam ieslēgt lidmašīnas režīmu, izslēgt Wi-Fi, Bluetooth, Do Not Disturb režīmu, regulēt ekrāna apgaismojumu, playeri, AirDrop, kas ir jaunā funkcija, kas ļauj dalīties ar dažādiem failiem, kontaktiem un citām iespējām. Apakšā ir ātrās piekļuves aplikācijas, fotokamera, kalkulators, kompas un lukturītis. Beidzot, iPhone'am ir lukturītis, kurš turpinās darboties arī tad, ja ekrāns ir nobloķēts. Pavalkot no augšas, tāpat kā iepriekš, ir paziņojumu rīkjosla, kas tagad ir nedaudz pārstrādāta. Pēc noklusējuma ir nevis tāds skats, ko mēs redzam tagad, bet Today, kurā ir laika ziņas un kalendāra saraksts, kas mums šodien jādara. Sadaļā All, kā jau redzējām, ir visi saņemtie paziņojumi, un šeit varam redzēt nokavētos paziņojumus. Lūk, jaunais iPhone mājas ekrāns. Arī tas ir piedzīvojis diezgan būtiskas izmaiņas. Pilnībā pārstrādātas visas oriģinālo aplikāciju ikonas. Un pilnībā jauns mapju skats, kas, manuprāt, varbūt nav labākais risinājums. Jo atverot mapi mūs aizmet vienkārši uz tukšu lapu, kur ir tikai tās aplikācijas, kas ir mapē, tā kā pazūdam no kopējās skata. Un, teiksim, sadaļā, kur ir vairākas aplikācijas, redzam, maksimums varam redzēt vienā ekrānā 9, pēc tam ir jāpārtina uz nākamo. Tas būtu par mapēm. Redzam arī jauns doka izskats, bet aplikāciju pārbīdīšana vēl joprojām pa vecam, nedaudz izmainīts tās vizuālais noformējums. Izmaiņas piedzīvojas arī pārlūk programmu Safari. Redzam, tagad tā atverās skatā, kas ļauj daudz ērtāk pārlūkot tīmekļa saturu. Ja pamanījāt, tad tikko atverot šeit bija apakšējā rīkjosla, pie tās tikt atpakaļ iespējams diezgan viegli, pietiek vien nedaudz lapu paskrolēt uz leju. Adreses laukā varam rakstīt ne tikai adreses, bet arī izmantot to kā meklētāju. Apple piedāvā 3 meklēšanas servisu izmantošanu. Google, protams, Yahoo un Microsoft piedāvā to Bing. Principā Safari darbojas, varbūt nedaudz ātrāk kā ar iOS 6, bet nekādas būtiskas pārmaiņas ātrdarbībā nav redzamas. Daudzus noteikti varētu interesēt karšu aplikācija. Kā zināms, Apple Maps nav tas nedz veiksmīgākais, nedz precīzākais risinājums. Šajā gadījumā vēl joprojām tiek izmantotas Apple Maps. Uz ceļa braucot man vēl to nav izdevies pārbaudīt, bet šeit redzam apakšā uzrakstu, kad Apple ir bijusi kāda sadarbība ar TomTom. Iespējams, kaut kas vismaz nebūtu darbosies labāk. Pārstrādāt arī telefona aplikāciju. Redzam jauna ciparnīca, pārstrādāt arī pilnīgi viss kontaktu saraksts, favorītu saraksts, neseno zvanu saraksts, bet viena no lietām, kas šeit ir noteikti neērtāka nekā vecajā telefona aplikācijā, redzam, sastādam numuru. Ja vecajā aplikācijā mēs kļūdoties varējām nodzēst, ja nemaldos, apakšējā labajā pusē, tad tagad jau mums ir jāizsniedz telefona augšpuse, lai nodzēstu numuru. Tāpat arī, teiksim, ievadot numuru, uz šī fona viņš ir mazāk pamanāms nekā tas bija vecajā aplikācijā. Pārmaiņas piedzīvojas arī mūzikas, jeb kā agrāk tika saukt iPod aplikācija. Pilnībā pārstrādāts tās dizains. Redzam, taisnība bija tiem, kad Apple centīsies vairāk iet uz baltu un melnu.
Varētu arī šo dizainu saukt par diezgan plakanu, bet šeit ir izmantoti arī ne tik plakani elementi. Ērtības ziņā mūzikas aplikācija ir tāda pati kā iepriekš, bet, kā jau rakstījām, tad šajā tiks iekļauts iTunes radio servis, kas ļaus bezmaksas straumēt mūziku. Tāpat Apple arī beidzot ir atjauninājuši klaviatūru. Tiesa, pagaidām beta versijā jaunā klaviatūra izmantojama, cik es pamanīju, vien noklusējuma aplikācijās. Ja, piemēram, redzam Twitter aplikācijā, mums parādās rakstot tvītu vecā klaviatūra. Bet, teiksim, īsziņu aplikācijā redzam jaunā klaviatūra. Jaunā klaviatūra visā vismā ērtības ziņā neatšķiras no vecās. Vienīgais nedaudz mulsinoši varētu šķist tās noformējums, precīzāk pelēkie palīgi taustiņi. Jo dažiem lietotājiem viņi varētu šķist, teiksim, angliski greyed out, jeb tā kā aizkrāsoti, kad viņi šobrīd nav pieejami. Taču patiesībā viss strādā. Tas, ja kādam traucēs, tad tas būs vairāk vai mazāk pierašanas jautājums. Par iestatījumu aplikāciju. Arī tā ir nedaudz izmainīta, iekļauti jauni iestatījumi, piemēram, minētajam kontrolcentram, kuram varam ieslēgt vai izslēgt piekļuvi no slēga ekrāna. Bet principā iestatījuma aplikācijā nekā tāda jauna nav. Redzam, kā jau iepriekš tika ziņots, Flickr un Vimeo integrācijas. Šeit vairāk vai mazāk tādi sīki uzlabojumi, kā jau iestatījuma aplikācijai, nekas vairāk arī nav vajadzīgs. Kā jau minēju, tad izmaiņas piedzīvojušas visas oriģinālās Apple aplikācijas, arī Kompas aplikācija, kurai tagad ir vēl viens noderīgs režīms – līmeņa rādes, kuru, starp citu, pārbaudīju, salīdzināju ar reālu līmeņa rādi, un šis Apple risinājums darbojās pat ļoti precīzi. Pārstrādāts arī App Store aplikāciju veikals, kurš ir ieguvis nedaudz svaigāku dizainu un arī uz atrašanās vietas bāzētus aplikāciju ieteikumus. Redzam, tā kā iOS 7 betu noteikti neizmanto daudz lietotāji, tad šobrīd populārākā ir tikai mobilī aplikācija, taču tad, kad operētāja sistēma nonāks visu iPhone lietotāju rokās, tad noteikti šis saraksts kļūs ievērojami plašāks. Runājot par aplikācijām un iestatījumiem, būtiska iespēja ir ļaut aplikācijām atjaunoties, redzam, nedaudz uzkārās, ļaut aplikācijām atjaunoties automātiski. Par to, ka kāda aplikācija būs automātiski atjaunojusies, uzreiz šajā sadaļā arī saņemsim paziņojumu. Solīju sīkāk pastāstīt par kameras aplikāciju. Tātad arī tā ir pilnībā pārstrādāta. Pārslēgties starp video, foto, kvadrāta veida foto un panorāmas foto režīmiem varam ar vienkāršām kustībām. Varbūt pirmajā brīdī varētu šķist, ka šī aplikācija darbojas nedaudz lēnāk kā vecā kameras aplikācija. Instagram cienītājiem iespējams varētu patikt dažādu automātisko filtru pievienošanu, tomēr pārbaudot ar šiem filtriem uzņemtos attēlus dzīvē, tie efekti neizskatījās tik izteiksmīgi kā pašā aplikācijā. Augšpusē zipspuldzes ieslēgšana, izslēgšana, automātiskais režīms un priekšējās kameras aktivizēšana. Gandrīz aizmirsu pastāstīt par vienu ļoti būtisku izmaiņu, un tas ir jaunais vairāk uzdevumu režīms. Redzam, pārslēgšanās starp aplikācijām ir krietni vien pārskatāmāka un vieglāka, un kā jau paši Apple ziņoja, šis režīms reāli darbosies, ļaus reāli aplikācijām fonā atjaunināties. Iziet no kādas aplikācijas varam vienkārši to pavalkot uz augšu. Pārslēgties varam, kā jau tas saprotams, piespiežot uz šīs aplikācijas logu. Apple nolēmuši arī ļaut pašiem menedžēt mobilā interneta izmantošanu. Šajā iestatījuma sadaļā redzam, cik kura aplikācija internetu ir patērējusi, un varam šai aplikācijai piekļuvi internetam, rupji sakot, nogriezt.
Starp būtiskām interfeisa izmaiņām jāmin aktīvāka žiroskopa izmantošana, redzam nedaudz kustinot telefonu. Tam kustās līdzi gan aplikāciju režģis, gan arī fona attēls. Runājot par fona attēlu, varam uzstādīt arī, kā Apple sauc, dinamiskos, jeb dzīvos fona attēlus. Iestatām šādu un redzam, tas fonā lēnām dzīvo savu dzīvi. Bet noteikti jārēķinās ar to, ka šāds risinājums varētu vairāk patērēt akumulātora enerģiju. Kopumā iOS 7 beta versija par sevīm ir atstājusi ļoti labu iespaidu, un priekš beta versijas, vismaz uz iPhone 5, tā darbojas pārsteidzoši stabili, stabilāk par citu operētāju sistēmu ar pirkstiem nerādīšu gala versijām. Nedaudz pārsteidzoši varētu šķist gan jaunais ikonu, gan arī citu elementu dizains. Vismaz pirms 2 gadiem mēs ko tādu no Apple noteikti nebūtu sagaidījuši.